Nu ko, Om Namah Šivāja visiem. Prieks ar jums atkal būt kopā. Šodien tāda svarīga informācija, lekcija gan īsa, bet būtiska ļoti. Es jūs visus apsveicu. Pirmie pasaulē uzzināsiet restaurēto Matru Pakšas laiku. Agrāk bija, pēc tam kaut kā beidza aktīvi to atzīmēt. Izskaidrojums tas ir, tam ir zināms. Es par to esmu stāstījis, ka senatnē veic tādu ļoti lielu puču, kurā vīri visi vīrieši sarunāja, ka viss upais, kurus veic viņi Pitru Pakšas laikā, strādās arī priekš sievietēm. Un tā tas līdz šim arī ir. Visus jūs arī gribu nomierināt, ka visas tās upais, kuras jūs esat veikuši dzimtai Pitru Pakšas laikā un arī Amavasjās un Purnimās, strādā gan pa tēva līniju, gan pa vīriešu līniju, gan pa sieviešu līniju 49 paaudzēs. Bet, ja ir Pitru Pakša, ir jābūt Matru Pakšai, ja tāpatās kā ir Amavasja, kurā pārsvarā Amavasja ir vairāk domāts priekš visiem Pitru, bet īpaši, ja ir kaut kādas speciālas došas tieši vīriešu cimtā, un to mums parāda Surī, ka tad Purnims ir sieviešu Matru tēma, un to mums horoskopa parāda Čandra, kā arī būtu bijis tikai loģiski, ka ir Pitru Pakša un ir Matru Pakša. Man tā doma jau sen ir, ka nevar būt, ka ir tikai viens pats Pitru Pakša, un tā es te vienu dienu nolēmu tomēr to tēmu mēģināt sakārtot. Taisīju pētījumu, nekura neatrada informāciju. Atlika tikai vaicāt Šiva Nadī jautājumu par to, ka tad ir skaidrs, ka Matru Pakšam ir jābūt, bet kad tad ir šīs laiks un kādas upais tajā labāk ir veikt. Un man teica, ka doma ir pareizi, tikai vajag paskaitīt vienas mantras, tad paprasīt vēlreiz, tad paprasīt vēlreiz, iedē otras mantras. Jūs zināt, kāds ir daudz pakāpju upāja. Un tā es kāds 3-4 mēnešus, varbūt pat vairāk, es pat īsti neesmu skaitījis. Tajā veids dažādas upājas, lai Šiva Nadī šo laiku mums visiem iedotu. Un vēl šodien uztaisīju homiņu, lai tas gočers un muhurti, kurā mēs šodien runājam, novērstu negatīvo un atstātu tikai pozitīvo. Tā kā lūk tā. Matru Pakšas laiks ir tikpat svarīgs, tikpat nozīmīgs kā Pitru Pakšas laiks. Tās ir divas dzimtas tēmas, vīriešu līnija, sieviešu līnija, 49 paudzēs, un pirmā esam mēs, un tad līdz 49. Tas viss ietekmē mūs, līdzīgi tāpat kā mūs ietekmē visas mūsu 49 dzīves. Tas tāds baigais apjoms īstenībā. Un ja jums, visiem vajadzētu Matru Pakšā veikt upais, Matru tas viss ļoti patiktu, ja, visām sievietēm jūsu dzimtā, un tas arī strādāt uz vīriešiem jūsu dzimtās, bet primāri uz sievietēm. Domājoties, es pat nezinu, cik sen tas ir piemirsies šai laikā veikt upais. Kaut kur Indijā kāds klusiņām kaut ko dara, bet neviens nezina, ka tas ir Matru Pakša. Ja? Viņi vēl visticamāk pēc kādas savas tradīcijas vēl dažas puģus taisa šajā laikā. Bet Matru Pakša kā tāda netiek nepieminēta, neatzīmēta pilnvērtīgi. Tā kā mēs šo tradīciju, pat ne tradīciju, bet upājas iedibināsim no šī gada,